F1 sezonā pienākusi 3. sezonas sacīkste, un par laimi nekas īpaši nav noticis kopš pēdējās sacīkstes. Tātad nākamā sacīkste mums notiek Suzukas trasē Japānā. Iespējams, viena no manām mīļākajām trasēm F1 kalendārā. Lielākoties, jo visas apdzīšanas vietas ir aizraujoši skatīties. Pēc abām divām garākajām taisnēm nav tie asākie līkumi, kas nozīmē formulas ilgāk var turēties blakus vienu otrai. Ja, protams, viņi to vispār spēj. Un trasē ir vairāki punkti, kuri, ja tu kļūdies, tad tevi var viegli apdzīt nākamajā līkumā. Plus te ir bijušas daudzas leģendāras sacīkstes. Ir bijušas daudzas klasiskas sacīkstes, bet man atmiņā vienmēr ir tā reize, kad Sauber dabūja goda piedestālu. Mēs, protams, šo sacīksti atkal varam skatīties pie brokastīm, bet tas tad arī būs pagaidām viss agrējiem rītiem. Kā nekā nākamās divas ir nakts sacīkstes. Tad nu parunāsim par lielo braucēju maiņu. Alpīni pirmajos treniņos izmantos Toyota sponsorētu braucēju. Labi, es beigšu ākstīties. Red Bull braucēju maiņa ir viena no skarbākajām pēdējā laikā. Bet manas domas nav nepareiza izvēle. Mans viedoklis ir, ka Tsunodam vajadzēja jau pirms tam tikt Red Bullā. Tikai žēl, ka viņi sabojāja Lawsona karjeru pirms viņi to izdarīja. Secība bija acīm redzama. Lawsons ir viņu nākotne un Tsunoda pārāk ilgi sēž junioru komandā. Tātad Yuki ieliekam galvenajā komandā un paturam vietu siltu priekš Lawsona. Jo tad viņi nesabojā garastāvokli braucējiem, kas viņiem patīk, un par cik viņiem Yuki nepatīk, viņi var kaut vai sezonas vidū veikt to maiņu. Tā, lai ir drusku skaidrāk, uz ko mēs skatāmies arī nedēļas nogalē. Red Bull komandai balts krāsojums par godu pēdējai sezonai ar Hondu, un Haas aizbrauc un sapulca puķītes. Cik jauki. Es neslēpšu šo faktu, man ļoti patīk tas krāsojums. Bet kas nu jūsuprāt uzvarēs šajā sacīkstē? Daudzi saka, McLaren ir neaizsniedzami. Varbūt tomēr kāds šonedēļ to spēs. Hamiltons to jau paveica sprintā, varbūt iespējams arī galvenajā sacīkstē. Tād jau redzēs.